Sveicināti! Esam atpakaļ inovācijas sviestā, izstādē Riga Food un turpinam intervēt mūsu inovācijas stenda dalībniekus. Par ēdienu daudz izrunājām, tagad ir laiks to ēdienu kaut kā noskalot lejā. Tāpēc man šeit ir uzaicināts Jānis no Latgales, Jānis Krīvtešs, atvainojos, no Latgales, kurš pastāstīs par Latgales šmakovku, vispār tāds divdomīgs nosaukums, tāds kliedzošs, jā? Jūs pastāstīsiet arī, kā jūs līdz tam nonācāt. Nu un vispār padiskutēsim par to, cik tad viegli ir būt tādam dzērienu darinātājam mūsdienās pie visiem apstākļiem, kas mūs te ietekmē pēdējā laikā. Tā kā lūdzu, Jāni, vārds jums, kā nonācāt līdz šim nosaukumam? Sveiki, vasali! Līdz nosaukumam mēs nonācām tad, kad es vēl nebiju dzimis. Tas cēlās vispār no Malnavas, un mēs esam vecākā un senākā šmakovkas dedzinātava Latvijā un Latgalē. Un tur 1827. gadā muižnieks sāka pārtveicēt vīnus, kas viņam nebija izdevušies stiprai alkoholā. Un tā kā tas stiprais sāka atgādināt to smaržu izējmateriāla, ja tas bija no plūmēm, tad smaržoja pēc plūmēm, ja no medus, tad pēc medus. Un viņš apzīmē to ar poļu vārdu, tādu poļu vācu, zviedru līdzīgi ir smak. Latviski ir smaka, smarža, garša. Poliski smaka ir garša, smarža. Un līdz ar to viņš teica, plūme šmakavā, graudu šmakovā, vietējie saprata, ka stipro viņš pa šmakovu sauc. Jo pirms tam tikai alu pazina Latgalē. Un tad atnāca stipri un iesauca viņu pa šmakovku. Tad brīvvalsts laikā viņu pa dzimtenīti, mēnesnīcu sauca. Pa mēnesnīcu iesauca, jo mēnesis spīdumā laikā gāja mežā viņu dzīt, lai neredzētu likumsargi, ko viņi tur dara. Un nesavostu. Nu, mūsdienās jums tā kā viss legāli, jā? Es varu neuztraukties. Nu, tā kā vidģenerāla direktora teica, Latgalē jau katrā otrā mājā dzen. Un tad atbrauca žurnālisti. Man uzdeva to jautājumu, vai tad tiešām tā ir? Es jau atbildēju, kā ir. Katrā kārtīgā Latgales mājā dzen. Nav jau tik traki, ka katrā otrā. Nu labi, bet sakiet, kā jums ir tagad tie jaunie drastiskie noteikumi? Nav tā, ka jums tur naktīs daudzās pie logiem un zvanās, nu tā kā Jāni palīdzi vai kā ir tagad? Nu, kā Kiekava saka, viņiem ir labi audzinātas vistas, tā mums ir labi audzināta sabiedrība apkārt. Tad visi ir pieradināti pie tā, ka jāiet tomēr uz veikalu un jāievēro tie darba laiki. Protams, es domāju, ka būs ziedu laiki priekšā vēl 30. gadi sausais likums, kad aizdina visus uz mežu darināt. Es šobrīd pat druskai jau sāk berzēt rokas, kad varētu mājās arī paši uztaisīt kaut ko. Jo tomēr, lai saražot, tas rada kaut kādas izmaksas, bet tas neatmaksājas mājas apstākļos ražot tik mazus apjomus savām vajadzībām. Līdz ar to tomēr ies uz veikaliem, pirks vai no odikalonus vai no šmakovku. Nu, skaidrs, bet nu nav jau tā, ka viss ir tikai grādīgs. Ja? Es redzu, ka šeit ir absolūtais šī gada jaunums, tas ir mojito. Redzēt to nevar, bet 0%. Ja? Tas ir draudzīgs jebkura vecuma dzērējam. Pastāstiet par šo produktu. Jā, nu ir tādas situācijas dzīvē, kad ir jābrauc pie stūres. Vai bērna gaidībās ir. Bet gribas turpināt socializēties. Ir tādi cilvēki, kur jau visu alkoholu ir izdzēruši savā dzīvē. Tiem arī gribas turpināt draudzēties ar tiem draugiem. Un tad, lai draugus nemainītu, tur vienkārši samainīt paradumu, nelietot alkoholu, lietot kaut ko pavisam bezalkoholisku, kā mūsu mojito. Un viņš ir tāds mazliet latviskāks. Tur ir gurķis, nātra un piparmētra. Vienīgais, ko īstam Latvijas dzērienam to var... Dilles ir? Dilles, jā, es gribēju teikt, vajag pielikt dilles mājās, un tad būs pavisam īsts Latvijas dzēriens. Nu tad sapratāt, pērciet mojito, lejiet glāzē un pielieciet klāt dilles, un tad jūs būsiet ritīgi latvieši. Ja sanāk, ka jums tur iekrīt glāzē arī šmakovka, tad jūs oficiāli to varat saukt par šmojito. Šmojito tas izklausās pavisam labi, bet es te redzu vēl dažādus dzērienus. Man jau baigi fascinē tie nosaukumi. Te kaut kur bija tā pļaujmašīna. Baigi labais nosaukums, kāpēc tāds? Nu, tas mums aizskatās no pagājušās diškibeles, kad sākās Covid krīze. Tad mēs uztaisījām arī šo internetu veikalu, ko jūs aizmugurē redzat Latgales Smakovka LV. Un tur mēs uztaisījām čili pipars ar kiploku, tāds ārstu bariņš bija atbraucis pie mums ekskursijā.
Covid laikā, protams, ar maskām un ievērojot ierobežojumus. 2 metri. Jā, viss bija kārtībā. Un tad Pasaules veselības organizācijas mājaslapā mēs savukārt izlasījām, ka vienīgais, kas spēj nogalināt vīrusus, tas ir 70% etanols. Un tas šai pļaumašīnai arī ir tie 70% izkapts virsū nosaukts pļaujumašanā. Viņa pļauj vīrusus, palīdz pļaut zāli, var nopļaut arī kādu lielāku, mazāku vīru un sievieti. Un mēs viņu pamatā tomēr izmantojam kokteļiem, miksējam un taisam šmohito. Ikdienā viņu var iepļaut skolas ielā, Ausmeņa kebabā, pašā centrā. Tā, tātad sapratāt, tā vienkārši ir iekšējā dezinfekcija, viss ir veselības vārdā. Dzērienu ir daudz, man šķiet, mēs nemaz visus nepaņēmām, bet es zinu, ka pie jums ir pieejamas arī ekskursijas, meistarklases. Varbūt jūs varat nedaudz par to pastāstīt, ja mēs līdz tai Malnavai tiekam, tad ko tur var izdarīt pie jums? Ir tā, ka, ja pats saimnieks reklamē, baigi var neticēt viņam, bet var pie mums apskatīties Google Maps reviews. Tur ir ļoti labi novērtējumi, un šogad cilvēki, kas brauc, visi saka, mēs atbraucām dēļ novērtējumiem, dēļ atsauksmēm. Un tad tur, ja palasa, ja jums ir saistošas tāds atsauksmes, tad droši gaidām ciemos pie mums. Ir stundu gara ekskursija, kas ir atraktīva, nav tāda garlaicīga, bet tur ir iekļaut arī gabaliņš no vēstures, arī par vācu bunkuriem un Hitlera vizīti Latvijā pastāstam. Tā ir vienīgā vieta Latvijā, kur viņš ir bijis. Pastāstam spirtu kontrabandistu stāstus un arī parādām viņu ekipējumu, kurš šobrīd nav darbībā. Tas, kurš darbībā, to redzēsiet pēc dažiem gadiem. Apskatām ražošanas telpas, kur ir redzams lielākais destilātors pasaulē no Šmakovkas destilatoriem tieši 800 litri. Tas ir tiešām iespējīgs, izklapēts ar āmuru. Var redzēt arī video, kā viņš uzsprāgst uz iekšpusi. Notika implozija pagājušajā gadā. Daudz dažādi jaudumi arī tiem, kas jau ir bijuši. Gan kā mēs tur kūpinām gaļu, pirts aizdegās, viss tas ir iedokumentēts, iefilmēts un tagad gaidām ciemos. Izklausās, ka jums iet ļoti jautri. Vai jūs savu produktu arī eksportējat? Mūsu lielākais eksports ir tādā ziņā, ka atbrauc pie mums lietuvieši, igauņi no Jaunzēlandes, no Nīderlandes, no Vācijas. Ārzemnieki atved savu naudu pie mums. Mums nemaz nevajag sūtīt savu produkciju. Iekonomējam uz loģistikas izmaksām. Tas ir vispār apsveicami, bet kā jūs tos jaunzēlandiešus dabūjāt? Ka baigi tālu? Viņi paši sameklē. Daudzi, protams, tagad baidās braukt, bet viņam arī draugi mēģināja atrunāt. Bet nē, viņi paņem kemperi, brauc mierīgi, šauj gar pierobežu uz Somiju, Igauniju. Tad vienu drosmēju, un tad jau bail arī vairs nav. Jā, un ceļam var paņemt līdzi kādu kastīti, paletīti, ja ir piekabe. Viss skaidrs, un sakiet, ja cilvēks atnāk uz izstādi Riga Food, noklausījies mūsu inovācijas sviesta interviju, kurā stendā jūs var atrast? Mūsu sociālos tīklos var ļoti labi redzēt pātrinātā video, kā var ieiet pa galvenajām durvīm pa labi, skriet līdz galvenajam steidžam, skatuvē un pa labai rokai sameklēsiet mūs. Aiz medus kalniem stāv arī medus Šmakovka, mūsu brendīs, Casnāgus, Spridzekļis, Dzērviņa likieris, pļaumašīna un, protams, bezalkoholiskie mojito. No rīta varbūt negribas kaut ko stipru, tāpēc iesildīt to virzienu vajadzētu ar kaut ko bezalkoholisku. Es domāju, mums vajag saskandināt tagad. Ja? Mēs sakam priekā un nāciet un baudiet Latgales Šmakovku. Būsiet vasali, dzeriet vasali. Paldies!